Turpinot izzināt kravas automašīnu šofera karjeras iespējas Latvijā, viesojamies starptautiskā uzņēmumā Baltic Logistics Solution, kas ir viens no lielākajiem un veiksmīgākajiem loģistikas uzņēmumiem Baltijā. Loģistikā, cik man zināms, noteikti ir svarīga preču produktu pārvietošana. Līdz ar to tad noteikti ir šis jautājums par šoferiem, par autovadītājiem, kuri var vadīt atbilstošu mēroga un drošības prasībām tātad specifiskus transporta līdzekļus. Pilnīgi noteikti, jā. Šoferīts un piegādes kurjeris mūsu gadījumā ir noslēdzošais posms visā loģistikas ķēdē un daļēji arī viens no svarīgākajiem posmiem mūsu uzņēmuma seja. Mums ir kopumā 180 autovadītāju uzņēmumā un ikdienas preces piegādājam ar 140 automašīnām. Vai vienmēr visi autovadītāji, kas pie jums atnāk strādāt, ir ar pareizo kvalifikāciju un autovadītāju apliecību? Liela daļa autovadītāju pie mums atnāk un sāk ar B kategorijas autovadītāju apliecību. Un mēs palīdzam arī autovadītājiem pārkvalificēties par C kategoriju vai CE kategoriju. Un sadarbojamies ar autoskolām. Viena no tām ir Einsteins, kas palīdz mums paaugstināt autovadītāju kvalifikāciju, pārkvalificējoties uz C kategoriju un arī iegūstot 95. kodu. Darbinieka apmācība norit nepārtraukti, jo uzņēmums turpina augt un attīstīties. Par cik autoskola Einsteins piedāvā apmācības arī attālināti, tas netraucē darba dienas procesam uzņēmumā. To apliecina arī Uldis un Aivars. Tehniku vienmēr esmu mīlējis, patīk. Un saka, kā uz BLS atnācu kā B kategorijas vadītājs. Bet ilgtermiņā jau bija skaidrs, ka es kārtošu C kategoriju. Gribējās izdarīt vairāk, nekā to var izdarīt ar mazo mašīnīti. Apmācības lēmums bija aiziet mācīties darba tātie paaugstinājumi dēļ, jo darbu šeit es sāku kā šoferis, nostrādāju aptuveni 2 gadus un bija iespēja tikt pie transporta koordinātora amatam pieteicos. Un viens no nosacījumiem transporta koordinātoram ir C kategorijas vadītāja apliecība. Tad viens no tiem galvenajiem mērķiem bija vajadzība pēc šīs C kategorijas. Lielo jeb kravas automobīļu šoferi ir ļoti pieprasīti darba tirgu. Darbs ir aizraujošs, turklāt arī darba vide tiek nepārtraukti uzlabota. Tā, ka šo darbu var darīt arī sieviete. Ko, Baiba, dosimies ceļā? Pastāstīja, kā tu izlēmi, ka vēlies kļūt par šādu lielāku transporta līdzekļu šoferi? Vispār man braukšana kā tāda ir sirdslieta. Un šī ir iespēja man dota, kuras esmu tikusi pie stūras un izmantoju iespēju. Ko tu ieteiktu citiem cilvēkiem, iespējams pat sievietēm, kas ir ierasts domāt, ka sievietes nevada tik lielus transporta līdzekļus, vai ir vērts iet un mēģināt kārtot šo CE kategoriju, cik tas ir sarežģīti, cik tas ir viegli sievietei strādāt šo darbu? Būtībā dzimumam ir vienalga. Ja tev ir tā braukšana sirdslieta un tev patīk pie stūras atrasties un tu jūties droši, tad nav atkarība. Pilnīgi vienalga, vai tu esi sieviete vai vīrietis. Tā kā tai ir jābūt attieksmei, pārliecinātībai un vēlmei kaut ko darīt. Un tas, ka tu ar principā visur ir attieksme, motivācija, vai tu gribi. Ja tev ir tā vēlme pie stūras sēdēt, tad tu izbaudi to braukšanu, tad problēma nav. Vai pie jums uzņēmumā nonāk arī Rīgas valsts tehnikuma audzēkņi, kuri vēlas iziet praksi un izmēģināt praktiski iespēju, kā ir strādāt loģistikas jomā reālā uzņēmumā? Jā, pilnīgi noteikti. Pie mums ir laba sadarbība ar Rīgas valsts tehnikumu. Ir vairāki piemēri, es teiktu, jau laikam virs 10 ir bijuši praktikanti pie mums. Un, ja nemaldos, tad 6 cilvēki ir palikuši strādāt pie mums. Kādas karjeras iespējas vispār paveras šajā jomā? Vai ir vērts apgūt šo profesiju? Pilnīgi noteikti ir vērts apgūt, jo tā ir ļoti interesanta sfēra, kurā darboties. Un tā iespēja karjerā mainīt pozīcijas gan pa labi, gan pa kreisi, gan uz augšu ir ļoti plaša. Jo uzņēmums ir milzīgs. Mums kopā ir 560 darbinieki. Darbojamies visā Latvijā. Mums ir filiālis Kuldīgā, Liepājā, Valmierā, Rēzeknē, Līvānos un, protams, arī šeit šis galvenais loģistikas centrs Rīgā.